Latviskās skolotājs ļoti smaidīts ar visu apslēgu, lai jums labi veicās. Un man ap zonu bitītes ziemā, medus ziemā. Vai bitītes kādas jums īpašās vestes? Nu, es esmu pārsteigts. Es agrāk vesti gribētu, tu tā kapot tikai bitītei, ja? Aha. No bitīte nāk, dušī, kā tevēs. Bitītei arī es redzu lielo baltu apslēgu. Lai jums labi veicās. Te kā man uzvar sievi, Buratino spēlē hokeju Latvijas valsts jaunā izlase. Buratino, no kā sliežās? Visi uzvarēja. Zinājātāji nav. Kāpēc jums tie vārtis liek to? Izotējus uz priekšu. Redziet, kas pa decibeliem. Jūs pirmie varēsiet iet ēju dzert tur augšā. Klājās, jā. Kā redziet, viens, skatām visu kopā, cik teiks negulīgi. 1, 3, 4. Un kurš piektais ir? Neredzat piekto? Tu? Jā! Piektais sniegvīrs pie 4 sniegavīriem, un es dodos pie Pīmīna, viņš izstāst, lai vecākiem ir interesanti, ko bērni katrs dara. Nāca tuvāk bērniem izstāst, kas te būs jāpēt? Kurš bērndājs jūs esat? Nu, redziet, jums jānopelna šitā uzlīmī, lai palīdzētu Pīmīniem tik pie simtiņām. Redzat ar bumbiņas tajos raukšos. Un jums jāņem tādas bumbiņas un jāprāt sniegavīram vēderā. Tausot jāprāt. Ja? Visiem jāņem bumbiņas, un pēc tam bumbiņas jāprāt. Tā bumba tagad tiks likta iekšā tajā parašūtā, ja? Un tad viņi tagad sniegpārsliņu neks uz augšu. Un cik reizes tas jādara? Visi balti ceļi, tā, kad ledus vidu braucu dziesmu svētkiem autobus. Līdz vīri sievas, līdzi alus sievi paņem, līdzi arī jāņem puls. Puķes vārko aplokā, prieks un laime kabatā. Man visu nekāsies, tu man visu nekāsies, tu man visu nekāsies. Ka lūksai masi grīnā saltiņa var to arī šatierā. Tu man visu nekāsies, tu man visu nekāsies. Austrum'un stilā varam pasportot. Kuş kapına evin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımla sakızı şişirip arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan? Ziņo sniegavīrs no augšas skatoties pie parašūta laukumos. Tad, kad mēs skrienam apakšā zem parašūta, tad visi skrienam vienā virzienā, nevis katrs pretējā. Citādi viducī būs bums un zilums uz acis un pieris. Visi skrienam no vienas puses uz otru pusi pie parašūtiem. Un tad, kad esam iesildījušies, tad jāsāk mērtāt sniegpārsliņa. Marco, per mucha gente contenta y ver a la viejecita sentadita en su puerta. Pongata pom pom pom, por fin ya viene el buen tiempo. Pongata pom pom pom,
ya se quitó el frío bien. Mīļie liedzotēji, tie, kas stāv pie un tas, kas ir atslēdzis savu kambari, saņem zīri. Lūdzu, nākošais muzika, lūdzu, tālāk. Citam tas ir asis, citam varane, citam burte, citam tekste. Es tagad saukšu pēc kārtas bērnu dārzus, un to bērnu dārzus, kuras izsaukšos, visi skriena tējā pie pingvīna, un pingvīns no ledus pagraba izņem arī jūsu pateicības. Sarunāts? Es aicinu šeit lejā pie pingvīniem šī jaukā pasākuma, kā paša galveno idejas autori Jolantu Dukuri. Un kāpēc es viņu aicinu? Tāpēc, ka es jau teicu, jums ir vēl balvas paredzētas sātikats arī vasarā rudenī, tad vajag sporta inventāru katram bērndārzam, lai mājās var jau kārtīgi satrendēties. Un tad es domāju, ka tagad došu vārdu Jolantai, lai izstāsta, kas un kādas būs tās balvas. Jā, nu ko bērni, izkārtojāmies? Patika? Nāksiet vēl? Jā, es sportēju lūkstošu vārdā. Viņi pateikt lielu paldies katrā publikos iestādā, kad šodien atnāk. Un tādu mazu paldies, teiksim, kādā materiālā izpratnē. Tā, un lūdzu, pēc skolotājs katru bērnu, pēc skolotājs tikai nāk bērnēs svarīgi, ne? Es saukšu un labāko Jolantu, lai saviem palīgiem. Tātad nāks pats skolotājs ātri skriešus, bērnudārs Saravīgs. Nākošais ir bērnudārs Sprīdītis, skriešus. Un kādu uzvarošu muziku. Skrien. Tātad skrien Sprīdītis. Sprīdītis. Kur mums paliks skolotājs no vārdu? Tas mums ir palīgs. Saravīgs. Vienanīte. Otrās vidusskolas. Un vislielākā balva prātam un rokām neapturam bērndārs Krācītes. Nākat divi, jo viens jau neaiznesīs. Nu ko, svētki beigušies, bet svētki nemaz nav beigušies, viņi turpināsies jau pēc kāda maza brītiņa, kad noklusīs, sviestāsies pavasaris.